Svētdien, 26. jūnijā, stadionā Lokomotīve atkal skanēs motoru rēkoņa. Savā trekā mūsu spīdvejisti aizvadīs kārtējās Poļu līgas naizs sacensības. Par Daugavpils komandas sāncensi kļūs Polonija no Pilas. Ciemiņu sastāvs iespaido. Visi spīdvejisti labi pazīst mūsu treka īpatnības, bet viens no līderiem, Vadims Tarasenko, ilgu laiku bija komandas Lokomotīve sastāvā. Saskaņā ar iepriekš pieteikto sastāvu uz Daugavpili atbrauks Vadims Tarasenko, Piotrs Svists, Norberts Kosťuks, Patriks Doļņī, Mihails Šķipaņaks un Arkadijus Špavļaks. Mūsu sastāvā īpašu izmaiņu nebūs, ja nu vienīgi pamainīs juniorus. Iepriekšējā pieteikumā ar numuru 14 pagaidām ir Oļegs Mihailovs. Vēršam visu līdzjutēju uzmanību. Sākumā pilsētas afišas informēja, ka sacīkstes sāksies 16. Lokomotīves vadība, cienot vietējo Krievijas izlases futbola komandas līdzjutēju intereses, noteica tādu laiku, lai varētu noskatīties fināla astotdaļas spēli, kas ieplānota 26. jūnijā 19. Taču ņemot vērā to, ka Leonīda Slucka aizbilstamie pēc graujoša zaudējuma ar Velsu 0-3 atstāja Eiropas čempionātu 2016, Poļu līgas naizs sacensības tika pārceltas uz 18. Stadiona kases sakarā ar līgo svētkiem būs atvērtas tikai sestdienā un svētdienā. Atgādinām, ka laikraksta Sičās abonētāji varēs iegādāties šo sacensību biļetes ar 25% atlaidi. Lai iegādātos biļetes ar atlaidi, stadiona kasēs ir nepieciešams uzrādīt abonēšanas kvīti 2016. gadam. Tātad sacensības starp Lokomotīvi un Poloniju notiks 26. jūnijā, sākums 18.